Studijā Tālvalds Stalbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, nedēļas nogalē un kā vienmēr raidījums Aktuāla diskusija. Pie mikrofona Tālvalds Stalbergs un šodien būs, varētu teikt, tāda tā kā viktorīna. Es jums varētu, cienījamie radioklausītāji, uzdot vienu tādu interesantu jautājumu. Un tagad ir populāri, ka, ja atbild, tad zvana maksa ir tik un tik tur tie centiņi, bet ne, tas nenotiks. Jautājums ir tāds, kas ir Lunaceka un Estrella? Balvas nebūs, noklausīsieties šo raidījumu, un tad jūs arī zināsiet, kas tad ir Lunaceka un Estrella. Sveicinu studijā asociācijas ģimene valdes priekšsēdētāju Ilonu Bremzi, vecāku kustības dzimta pārstāvi Jeļenu Korņetovu, pareizāk būtu Korņetovu, un Latviešu identitātes atbalsta biedrības pārstāvi Ievu Bērziņu. Ļoti interesanti. Es palūkšu operatoram pastīties. Es meklētājā Google ieliku vārdu Estrella. Un pirmais, ko man iedeva, wow, garšīgi nereālie. Dubult griezums. Dubult garša, Estrella. Es pats neesmu čipsu, man īpaši es viņus nelietoju, bet tad es atminējos pareizi. Tas ir ļoti, ļoti populāri, bet mēs šodien noteikti nerunāsim par čipsiem. Bet mēs runāsim, kas tad ir Estrella. Jeļena, lūdzu, pastāstiet, kas tad slēpjas aiz šī Estrella. Un faktiski Estrella jau šobrīd ir, varētu teikt, valstiskā līmenī jautājums arī Eiropas parlamentā, pat tik augstā līmenī runā, kas tad ir Estrella. Estrellas rezolūcija runā par reproduktīvām tiesībām un veselību. Bet, kā parasti notiek, tas notiek zem labiem vārdiem un nosaukumiem. Slepjas jau gan pavisam, var teikt, nelietības, un pavisam sliktas lietas, tā teikt. Protams, tā iet runa par abortiem. Un tā ir atklātā informācija, tas ir tas, kas atklāti atrodams tajā rezolūcijā, vai tajā rezolūcijas projektā. Par abortiem visu laiku tiek pieminēts pie tām, ka sievietēm un meitenēm to nevar saprast, kā tad ar meitenēm, ja meitene ir stāvoklī, tad piedodiet, viņa ir jau sieviete. Tad tā ir tāda meitene, kuru nevar uzdrīksties nosaukt par sievieti. Un arī tas vada pie aizdomām, ka iet runa par mazgatīgi, par 13, par bērniem, meitenēm. Un viņi ļoti uztraucās par to meitiņu veselību un vajag valsts līmenī nodrošināt visām meitenēm, tīpaši laukos, aborta pieejamību, tos medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Līdz ar to arī iet runa par izglītību un par seksuālo izglītību, tā saucāmo. Un visos pantos tiek pieminēta diskriminācija un divi tie mīļākie mūsu šo cilvēku, šo lobistu mīļākie vārdi - seksuāla orientācija un dzimumu identitāte. Un tās jau ir dažādas lietas. Tās jau ir saprotamas, ka dažādas lietas un ir izmantotas dokumentos un likumdošanā, ka dažādas lietas. Mēs visi zinām, kas ir dzimuma identitāte, un angliski tas ir gendera identitāte. Jāpārtulko tad tieši tā, jo tiek domāts nevis dzimums, bet genders. Ja? Un arī latviešu valodā, ja
ir jau šis jauns vārds jāievada iekšā, jo pavisam cita. Un tāpēc šī rezolūcija ir jau ar šo informāciju pietiek, lai noslēgt, ka tā jau ir briesmīga. Ja? Bet vēl kādi draudi vēl slēpjas tur. Šī rezolūcija atsaucās uz Eiropas izglītības standartiem. Un tieši tajos Eiropas izglītības standartos tiek norādīts, ka bērniem vajadzīga seksuāla izglītošana un ka tās jāsāk no 4 gadu vecuma. Tur ir aprakstīti ļoti sīki kādas spēles, ārsta spēle, kur bērniem jāmāk atrast savus dzimumu orgānus, jāpieskarās pie svešiem. 4 gadu vecumā. Tieši tā, jā. Un, te neiet runa tikai par likumību, kaut arī likumība ir viss galvenais, jā, aspekts. Iet runā arī par to, ka bērniem vispār, jebkurš zinātnieks to var arī pierādīt, jā, ka bērniem, ka tā ir ļoti bīstama tendence, jā, kad bērniem tas kauns, intīms kauns, tā robeža tiek pārkāpta par agri, tad viņš var nokļūt par šizofrēniju, viņš var saslimot ar šizofrēniju, vai ar tādām pazīmēm dzīvot tālāk. Un, protams, viņam tad nebūs vairs iespējas un tieksmes iegūt ne zināšanas, nekādu augstāko tieksmi. Nevar ne padziļināt, ne Piedodiet, totāli atvainojos par vārdu sačakarēt bērnu domāšanu. Faktiski bērnību visu izārdīt. Protams, viņiem iztēle ir bagāta. Viņiem pavisam citas tieksmes ir. Jā, viņiem ir tieksme izzināt pasauli, un viņiem ir tēlēna domāšana. Viss ir virzīts uz tēliem. Tāpēc arī gan multenes, gan grāmatas, jā, viss ir virzīts uz tēlu. Un, tā ir jau atsevišķa tēma, jā, kā ar tēliem. Es gribu jums parādīt arī vienu interesantu, paldies portālam Laikmeta zīmes, kurš ir publicējis arī fotogrāfijas, ar kādām vajadzētu bērniem spēlēties. Tās ir mīkstās rotaļlietas. Visiem tiem, kuri skatīsies arī internetā, mūsu programmu jūs varat redzēt. Piedodiet, es nesaprotu šo te. Tas vēl šeit, es ļoti atvainojos cilvēkiem, kuri skatās tagad kristīgo pārraidi, jeb kristīgos radio, bet redz, kur ir realitāte, jau ir šādas rotaļlietas, jau ir izgatavots un Vācijā jau tas viss notiek bērniem. Vienkārši vājprāts. Un tas ir tas, par ko, piedodiet, te man ir jārunā ir pavisam atklāti. Vai tas ir tas? Starp citu, jā, es to turpināšu. Kas tad ir Estrella? Lūdzu, es šeit arī parādīšu. Tas nav kaut kāds čips kompānija, absolūti nē. Tā ir Edīte Estrella, kura nāk ar šo iniciatīvu. Un aiz katras šīs te kaut kādas iniciatīvas jau, protams, ir cilvēks. Un arī šeit viņa nāk, bet Eiropas parlamentā šajā nedēļā atkal notiks balsojums par tā saucamo Estrellas ziņojumu, kas jau pirms neilga laika tika noraidīts. Un tad, kad viņu noraidīja, tad par Estrellas rezolūciju balsoja Roberts Zīle, deputāte Vaidere, deputāte Kalniete, deputāts Kariņš, atturējās Šadurskis un pret bija Ivars Godmanis, Tatjana Ždanoka, Mirskis un Alfrēds Rubiks.
Ziniet, es šeit vairs nesaprotu. Ja šādu, par šādu perversiju var pacelt roku un balsot, lai atnāk manā dzimtenē, lai šo perversiju ieved Latvijā, lai to sāk mācīt jau bērndārzos un par to pacelt pirkstu un nospiest pogu, ja visu vienalga, ko tur cilā biļetens vai vēl kaut kādā veidā balsot, lai nobalsotu par, mīļie draugi, kas notiek? Patiesības labāk. Šīs bija balsojums par otro Estrelas versiju, saīsināto, viņi vairs nesaucās Estrelas, un tajā bija tikai 3 teikumi, no kuriem tas kritiskākais bija 2. teikums, kas teica, ka lai arī veselības un reproduktīvā izglītība ir nacionālo valstu kompetencē, Eiropas komisija patur tiesības veicināt labās prakses izplatīšanu šajās valstīs. Patiesībā, tā teikt, piespiedu kārtā, bet ar citiem vārdiem. Un par šo nobalsoju. Bet tie, kas tur atrodas, jau mans jau, paldies par šo korekciju, bet viss vienalga. Skaidrs ir, jau pietiek ar to Estrelas rezolūciju, vienalga kādā tur kontekstā. Atvainojos, ja mēs runājam par vienu kaut kādu, tad mums ir skaidrs, pamatā tur ir šī būtība, ko darīt. Vai tiešām nesaprot? Vai tie... Piedodiet, es esmu mēms. Es nesaprotu. Daži Roberts Zīle attaisnojās, kā tiešām, kā Ieva teica, ka viņa par šo rezolūciju nebalsoja, un bija arī viņam argumenti, kā viņi balsojuši, kāpēc, ko viņi ar to domājuši, bet ko tiešām var pārmest deputātiem, ka viņi to noklusēja vispār. Kāpēc tauta nezināja nevis par to rezolūciju, kāpēc nebija medijos un nebija vispār sabiedriskās apspriešanas. Ja? Mēs taču maksājam viņiem naudu, un diezgan lielu naudu, un piedodiet mani, man bija jāizlasa viss tas rūpīgi angļu valodā, un viss jāskatās un jāsako, līdzi tam un jāterē laiks. Mēs taču viņiem uzticamies, un mēs sagaidām kaut kādu atsauci. Bet tad tagad parādās kad labāk ir uzticēties Rubikam Mirskim Ždanakai. Paldies Dievam, ka Godmans ir vīrs, kas šorajā reizē ir tiešām nodemonstrējis, ka viņš ir vīrs. Arī pēc tam, kad bija bez tabū raidījums pirmdien par šo Estrelas rezolūciju, tad jau arī deputāti Kalnīti pateica tikai puspatiesību. Viņi pateica ka viņi nobalsojuši ir par rezolūciju, kur it kā pasaka, ka šīs tiesības paliek, šī kompetence paliek katras valsts ziņā, bet viņi nepateica šo otro daļu, ka Eiropas komisija tomēr izmantos visus resursus, lai ietekmētu un veicinātu šo labo praksi. Un arī man nepatīk žurnālistu reakcija. Es arī skatījos šo te un faktiski neko nepateica. Fragments, sižets tika uztaisīts un patiesībā neko beigās pateica vēl savādāk. Tas, ka dzimuma līdztiesība ir vajadzīga, tas jau nāca jau no studijas. Tas jau ir saprotam un tā ir laba lieta. Labi, mēs vēl daudz runāsim par šo. Jūs gribat sacīt, Ilona, tu gribi sacīt kaut ko attiecībā? Nē, es jau vairāk esmu skaņojusies runāt par Lunačeku. Labi. No tā, interesanti, kas no kā izriet? Tātad mums ir viens atrisinājums jau ir Estrela šajā gadījumā, kas ir Eiropas parlamenta līmenī, tie nav čipsi, bet tas jau ir rezolūcija, un rezolūcija tas jau nozīmē kaut kas, kas arī skar Latviju. Paldies Dievam, viņa vēl nav pieņemta, kaut gan. Labi, iesim pie tālākā punkta. Kas ir lunaceka? Kā tad ir pareizi, čeka jeb ceka? Mēs jau pieraduši čeka. Mums vieglāk, mēs jau zinām, kas ir čeka. Un Lunā mēs arī zinām, Luna parks bija, un tas saliek kopā čeka ar Luna parku, un tad tur sanāk tāds jaunais lunaceka. Ieva, lūdzu, pastāstiet, kas ir lunaceka. Lunačeks, tā ir rezolūcija
par Eiropas Savienības ceļvedi homofobijas un ar dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai. Un kā šīs rezolūcijas vai priekšlikuma ievadā ir rakstīts, ka Eiropas parlaments jau 3 gadu laikā 10. reizi nāk klajā ar līdzīgu priekšlikumu un nav ticis līdz apmierinātam risinājumam šī jautājuma panākt. 10 gadus jau cīnās. 10. reizi 3 gadu laikā, tā kā ļoti intensīvi viņi cenšas panākt šos jautājumus, lai arī pieņemtu. Šeit ir vesela virkne šajā virzienā vērstu dokumentu, kur ir jau guvuši zināmas panākums un atbalstu. Un tas, kas, te ir ļoti daudz tādu diskutābu jautājumu ietvert šajā rezolūcijas priekšlikumā, bet no manas skatu punkta, kā vairāk esmu tieši par dzimumu līdztiesības jautājumiem, jo arī šis tiek skatīts dzimumu līdztiesības jautājumā, ir tāds, kā varētu pat teikt uzbrukums cilvēku dzimuma binārajai sistēmai, cilvēku dalīšanai vai dabiskajai dzimumu dalīšanai vīriešos un sievietēs. Un šeit arī ir tāda prasība, ka papildināt šo dzimumu definīciju arī ar transseksuāļiem un interseksuālām personām. Un arī tieši dzimumu līdztiesības kontekstā, un arī tas jau šī te patiesībā tiek nodalīts jau dzimums kā iedzimta īpašība vai cilvēka dabiska īpašība. Un arī tiek nodalīts, ka tas vairs nav dabisks? Nē, to vairs neskata ar to, kā tu piedzimst. Dzimums tiek skatīts tādā kā sociāls konstrukts, kā īpašība, kā loma, kuru tu arī vari brīvi tā kā izvēlēties un piemērot, kurā tev dzīves posmā ir vajadzīga. Un, arī šis te nav tā kā viens tikai tāds dokuments, šis ir Eiropas Savienības dokuments, kurā dzimums tiek, šeit var redzam, ka šis traktējums ir, bet arī pašlaik ir tā Stambulas konvencija, kuru ir atvērta parakstīšanai Eiropas 11. gadā, un arī Latvija gatavojas parakstīt šo Stambulas konvenciju par diskriminācijas samazināšanu pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Un arī šajā konvencijā dzimums ir tieši dota dzimuma definīcija, un ir pateikts, ka dzimums šīs konvencijas izpratnē vairs ir tikai īpašība, loma, izturēšanās veids, manierem. Tas nav tāda iedzimta lieta. Un arī šajā priekšlikumā ir tieši jau arī šī pati izpratne par dzimumu. Patiesībā, ja mēs viņu šādā veidā tiek legalizēta, viņa tiek legalizēta arī mūsu Latvijas likumdošanā, un tad vairs nav saprotams, par ko ir mūsu dzimuma līdztiesības dokumenti un par ko mēs īsti viņos cīnāmies, jo šis dzimums kā genders jau nevienā no mūsu dokumentiem nav atspūgļots. Viņš joprojām slēpjas aiz vārda dzimuma līdztiesību, kur mēs domājam, ka mēs varbūt cīnāmies par līdztiesību vai līdzvērtību starp vīriešiem un sievietēm, bet patiesībā mēs cīnāmies par līdzvērtību starp ļoti daudziem dažādiem dzimumiem, kurus tad mēs varam arī izvēlēties, mainīt, piedāvāt. Vismaz jau kaut ko mazliet nesaku. Pagaid, dzimums ir dzimums. Un jūs tagad man stāstat par, es saprotu, jau jūs, bet man tagad kaut kāds visāds stambulieši un vēl lunacekas, man mēģina iestāstīt, ka nav tikai vīriešu dzimums un sievietes dzimums. Tā tad ir entie dzimumi? Varbūt es tad iespraukšos un mēģināšu arī to situāciju tā vienkāršot. Jebkurš šis mēģinājums, par ko mēs iepriekš runājam, jauniešu agrīnā vai bērnu pat seksuālā izglītošana, dzimuma, teiksim, dažādu šo dzimumu pielīdzināšana normai, dzimuma līdztiesība tā visdziļākajā, slēptākajā būtībā. Visi šie mēģinājumi ir vērsti uz dabīgas ģimenes iznīcināšanu. Ja nevienā veidā, tad otrā veidā, tātad graut to pamatu šūniņu, ko Dievs ir ielicis kā pamatu sabiedrībā, kas notur visu mūsu, teiksim, kā valsts, kā sabiedrības attīstību. Un līdz ar to, tātad, neiedziļinoties varbūt tik ļoti detaļās, ko katra rezolūcija paredz, mēs jau tā virspusēji, vai teiksim, dažās detaļās esam dzirdējuši to ievadu, mums jāvēršās pie mūsu klausītājiem ar aicinājumu tiešām sekot līdzi. Tas būtu tas svarīgākais tam, ko dara Eiroparlaments, kādus likumus pieņem. Jāprasa atbildība no mūsu eiroparlamentāriešiem, kuri tiek sūtīti, un īpaši domājot par to, kas tiks ievēlēts nākošajā Eiroparlamentā, un jāuzdod viens skaidrs jautājums. Kāda ir jūsu attieksme pret dabīgu ģimeni? Tātad, vai jūs atbalstat
Latvijas satversmē 110. pantā nostiprināto prasību, ka Latvijā laulība ir vienīgi starp vīrieti un sievieti. Šis jautājums parādīs jebkura politiķa patiesos mērķus, patieso atbildību un patiesos motīvus. Jāpieprasa skaidra atbilde. Nē, protams. Lai viņi neizvairītos no atbildes. Bet tajā laikā, kamēr it kā mēs jau to gribam noskaidrot to viedokli, tad tās nostādnes, kas jau varbūt ir šajā rezolūcijā vai ceļvedī ietverts, patiesībā Latvijā viņas jau ir atradušas, iedzīvinājušās, un viņas tiek realizētas dzīvē. Un es gribētu, varbūt skatītājiem arī parādīt vienu tādu grāmatu kā metodiskā rokas grāmata meiteņu un zēnu grupu vadītājiem, kas arī tiek Latvijā praktiski īstenota. To veic Resursu centrs sievietēm Marta, organizējot interešu izglītības grupas tieši zēniem meitnēm, dzimuma līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas un prostitūcijas un profilaksei. Un arī šajā metodiskajā materiālā ir pateikts, ka dzimums var nocēt zēnu un meiteņu grupās tiek uzskatīts kā veids, kā sabiedrība iedala dzimumus un izturs pret tiem nav iedzimts un neizmaināms. Dzimums galvenokārt veido sabiedrības normas un uzskati. Un nedrīkst nostiprināt uzskatu par dzimumu atšķirībām. Dzimumu veido sabiedrības normas un uzskati. Dzimums nav iedzimts un neizmaināms. Opa. Dievs, tu dzirdi šo te dzimumu, tu neiesāki dzimumu. Tu neradīji Ādamu un Ievu. Dievs, tu dzirdi to. Es tagad saku, kungs, tu dzirdi šo te sabiedrību veido. Tātad Dievs radīja Ādamu, bet tad sabiedrība nebija, kas veidoja. Dievs radīja Ievu, sabiedrība tur arī nebija, kas veido. Kā tad viņi tad tapa par vīrieti un sievieti? Padomājiet loģiski, mīļie draugi, vispār, kas mums tiek uzspiests, kāds murgs, kāds vaiprāts, kāds vispār totāls bezsmadzeņu kaut kāds produkts. Man tomēr uztrauc tas, ka tas valdības līmenī tiek ļoti atbalstīts. Un šī metodika iesaka, dzimuma līdztiesības komisija to iesaka kā labas prakses piemēru, kas ir īstenojams visā Latvijā un kam ir rodams valsts finansējums ar šāda veida ideoloģiskajiem uzstādījumiem. Tomēr ir bezmalīgas sabiedrības izpratnes par to, un informēšanas, jo viņiem izpratne, jebkur mums ir pazīstama lektora, kas arī lasa lekcijas skolotājiem, ja viņi uzdod skolotāju auditorijai jautājumu, vai viņi zina, kas ir genders vai kā viņi kurreiz, viņi nezina šādu jēdzienu, viņi joprojām domā, dzimuma līdztiesība, jā, mēs apmēram zinām, kas tas ir, bet šo izpratni jau nē. Es jums izlasīšu vienu. Dzimuma identitāte, tas ir no šīs te grāmatiņas metodiskās rokas grāmata meiteņu un zēnu grupu vadītājiem, kuru lieto, kas tā bija par organizāciju? Marta? Marta, Resursu centrs sievietēm Marta. Resursu centrs sievietēm Marta. Dzimuma identitāte ir dzimums, kurā indivīds sevi jūt, kuram jūtos piederošs. Sapratāt? Vēlreiz izlasīšu. Dzimuma identitāte ir dzimums, kurā indivīds sevi jūt, kuram jūtas piederīgs. Dzimuma identitāte var sakrist un var nesakrist ar bioloģisko dzimumu. Šajā pat viņa atsaucās uz kādu profesoru autore, ka cilvēki pie dzimuma izpratnes vēl 18. gadsimtā domājuši, ka dzimums ir tikai viena dzimuma cilvēki. Tā kā to zinātniskumu arī pamato šajā metodē šādu veidu spriedumu. Pseidozinātniski. Līdz tādi, jā, tiešām pseidozinātniski. Un, jā, varu te pateikt, ir tāda, varbūt klausītāji nedzirdēja, tad ļoti iesaku atrast internetā un iepazīties ar Overtona loga metodi. Ja? Es atvainojos vēlreiz. Overtona logs. Logs, jā. Okay. Tā ir metode, kā iznīcināt jebkuru tabu vai kultūras institūciju. Ja? Un viņi rīkojas tieši pēc tās metodes. Tas ir domāts tā, ka cilvēkiem kaut kāda lieta ir neiedomājama, pēc tam liekas radikāla, pēc tam populāra, kļūst populāra,
Un tas loks virzās, un viņi dara visu iespējamu, lai no viena posma pāriet uz citu. Ja? Un pēc tam, kad kļūst populāra, paliek par normu. Ja? Un tieši šīs dzimuma identifikācija, kāpēc viņi to visu dara noklusējot. Ja? Kāpēc tas viss netiek apspriests sabiedriski un plaši un medijos nekur. Jo viņi tagad atrodas tajā posmā, kad no neiedomājams pāriet uz radikālo. Ja? Un tagad mēs uztveram to par radikālo, tad viņi ātri pieņem visus likumus un cenšas to ieviest likumdošanā. Un pēc tam izrādīsies, ka kaut kādi populāri cilvēki pieder pie šīm, vai nu pie homoseksuāļiem, jebkurā gadījumā, jebkuru lietu var tādā veidā, kā iedzīvināt, ja, cilvēku galvās, sabiedrisko domu virzīt šajā virzienā. Un tad ja mēs atceramies pirms 100 gadiem, mēs taču homoseksuāļus uztvērām, cilvēki uztvēra kā noziedzniekus. Ja? Tā bija noziedzība. Tagad vairs nevar iedomāties. Ja? Un no noziedzības līdz slimībai, un tagad no slimības līdz normai. To gribēju pateikt. Te jau vairs nav norma, te jau ir tiek uzspiests. Tas ir viņu mērķis, jā. Varbūt, ja mēs runājam par Lunacekas to rezolūciju, tad arī viena tāda būtiska lieta, ka mums jāvērš uzmanību, ka šajā rezolūcijā tiek piedāvāts, ka šo minoritāšu tiesības tiek stādītas augstāk par visu sabiedrības tiesībām, jo tātad, ja kāds izteiksies, kad, nav pieņemams, kad bērniem par to māca, ka to māca kā normu, tā jau būs klasificējama kā naida runa. Tātad mana vārda brīvība, manas tiesības izteikt savu viedokli, savu pārliecību, vai reliģisko vai kādu, viņas tiks ierobežotas. Tātad pat ANO tiesību deklarācija paredz katram cilvēkam neierobežotu iespēju izteikt savu pārliecību. Tātad, protams, homoseksuāli orientēts cilvēks var izteikt savu pārliecību, bet arī cilvēki, kuram ir šī dabīgā orientācija, Dieva dotā sievietes vai vīriešu daba, mūsu tiesības, ja mēs šo rezolūciju mūsu deputāti arī atbalstīs un Eiroparlamentārieši pieņems, tad arī mums jārēķinās, ka arī vārda un, izteiksmes brīvība tiek ierobežota un ar laiku, acīm redzot, tātad būs likuma normas, kuras vairs neļaus mums pat izteikties, veidot raidījumu, kaut kādā veidā publikācijās kaut ko teikt, tātad tas jau būs klasificēts kā... Anglijā un Vācijā jau bija gadījumi, kad cilvēks uz pāris dienām aizīja cietumā par to, ka runāja skaļi un publiski runāja negatīvi, jā. Un nevis bez nekāda naida, vienkārši runāja par to, ka aicināja cilvēkus pēc likumības, nekļūst par homoseksuāļiem, domāt par ģimeni un tā tālāk. Jā. Jā, šeit ir vēl viena atbilde, kas tad ir Lunaceka, arī nav nekas mistisks, arī aiz Lunacekas slēpjas cilvēks, un tā ir sieviete Ulrike Lunaceka, šeit arī parādīšu, un Ieva, pastāstiet vēl lūdzu, jums ir latviešu valodā jau iztulkot šī te rezolūcija. Kas tur slēpjas un kas draud arī Latvijā, ja šādu rezolūciju akceptēs? Patiesībā tas ideoloģiskais akcents, ko šeit var redzēt, kas tā rezolūcijā visa caurīt, ir tieši šis te dzimuma aspekts, nostāties par dzimumu bināro sistēmu un ieviest daudz dzimumu sistēmu, un viņi arī pat ar vairākiem dzimumiem, un viņi no šo akcentu no dzimuma līdztiesības tā kā integrētās pieejams vai visaptverošās politikas pārorientēties uz dzimumu visaptverošo politiku vai integrēto politiku un integrēt
popularizēt šos dzimumu dažādības jautājumus, jeb visās politikās, jebkurā tas izglītībā, sociālais darbs, tiesība aizsardzība, patiesībā mainot visus sabiedrības pamatus. Un no otras puses viņi arī uzņemās tā kā dieva funkcijas, vai arī mediķu funkcijas, vienalga zinātnieku funkcijas, ļoti ideoloģiskā veidā, liekot, piemēram, sadarbojoties vai ejot uz sadarbību ar Veselības organizāciju komisiju, panāk to, ka no starptautiskā slimību klasifikātora tādi dzimuma identitātes traucējumi, jebkura veida, kā personības traucējumi vai psiholoģiskie traucējumi, tiktu svītroti un normalizēti. Pedofīli arī tiek Pēc tam sekos ļoti ātri. Amerikā jau ir Amerikas slimību klasifikātors, kur viņi viņiem nejauši gadījies, tas ir pagājušo gada, viņiem pedofīlija klasificēta kā seksuālās orientācijas tāds. Jā, viņi saka, esmu tā kā kļūdas pēc, un nākamajā izlaidumā mēs to tur labosim, bet tas jau tā nākošais izlaidums? Vai vispār, jā, gandrīz vai tā jāsaka. Viņi kā mēģina vienmēr pārbaudīt reakciju. Tāpēc mums jābūt vērīgiem, jo katru nedēļu, gandrīz katru dienu nāk ar jaunām iniciatīvām. Jā, var liekas, ka citas problēmas vispār tur Eiropas parlamentam vai komisijai nav risināms, ka tikai šie jautājumi. Un arī ļoti ir tas, ka ļoti aktualizēts tas, ka jāvēršās vai par nāda runa jāuzskata par noziegumu katrs veids, kas labvēlīgi neskatās vai kas necildina vai nepopularizē šo te alternatīvo skatījumu uz kam nav, ar cieņu, ar labvēlību izturēties, atbalstīt, popularizēt, informēt. Ļoti liels akcents to, lai informētu skolu jaunatnes izglītības sistēmā tieši par šo alternatīvo dzīves veidu un viņu tā kā ieviešot vai akceptējot, vai viņu akceptējumību sabiedrībā, lai līdzvērtība. Lai gan mūsu sabiedrībai vai tas ir primārais. Tā atkal ir vēršanās pret dabīgu ģimeni, jo arī šī pati rezolūcija paredz, ka visām Eiropas dalībvalstīm rezolūcijas pieņemšanas gadījumā tātad šīs dažādās ģimeņu formas, tātad mēs zinām tikai vienu ģimeni, laulības starp vīrieti un sievieti, tātad ģimeni, kurā ir tēvs un mamma, tātad tā ir mūsu vienīgais ģimenes modelis, un mēs zinām, ir citas Eiropas valsts, tātad, kur šis ģimeņu modeļi jau ir dažādi, un tātad automātiski dažādie ģimeņu modeļi tiek pielīdzināti ar likuma normām, pēc tam tātad tie tiks izstrādāti, lai attiecīgi Eiropas dalībvalstis būtu spiestas pieņemt, jebkuru šo dažādo ģimenes modeli, tātad ar visām tām izrietošajām sekām, līdz pat bērnu adopcijai un audzināšanai, tātad mēs automātiski uzreiz iekļūstam iekšā to valstu sarakstā, tātad, kurās jau ir tātad legalizētas šīs laulības, kuras mums šobrīd ir vēl satversmē nopamatots ar likumu, kā aizsargāta laulība, tātad starp vīrieti un sievieti. Tātad tur ir ļoti daudz tādu jautājumu, par kuriem mums šodien ir jārunā, un tāpēc varbūt mēs varam arī vēl runāt par tām lietām, ko mēs varam darīt, lai mēs kā sabiedrība paustu savu aktīvu pozīciju, savu viedokli, lai tomēr dotu šos signālus Eiropai, Eiroparlamentāriešiem, ka arī mēs Latvijā dzīvojušie cilvēki to negribam. Un varbūt tad arī tāda atkāpe, kad ne mēs vienīgie Latvijā sekojam līdzi Eiroparlamentam. Tātad daudzas nevalstiskās organizācijas Eiropā ļoti aktīvi seko šim, kas notiek Eiropas parlamentā. Un arī mēs saņēmām tādu uzaicinājumu no Francijas, no kādas nevalstiskās organizācijas, kura ir uzņēmusies rīkot pirms šīs lunacekas vai lunačekas rezolūcijas pieņemšanas, tādu vispārēju, kā lai pateiktu, boikota dienu vai savas attieksmes paušanas dienu, un tas ir šo svētdienu, 2. februārī, vairākās Eiropas valstīs notiks manifestācijas. Nemāku, precīzi pateikt, cik valstīs, bet es zinu nosaukt to, Ungāriju, Franciju, Poliju, tātad, kurās ir iniciatīvas grupas, kuras tātad šāda veida protesta formu ir izvēlējušās. Mēs Latvijā, pārunājot situāciju, nonācām pie
slēdziena, kad šobrīd ārā ir augsta ziema, un varbūt mūsu cilvēkus šodien izvest ielās uz tādu manifestāciju nebūtu nedz iespējams, nedz varbūt arī iespējams, un līdz ar to mēs izlēmām, ka mūsu šī attieksmes paušana būs citādāk nekā citās Eiropas valstīs. Mēs aicinām cilvēkus sūtīt e-pasta vēstules uz Eiroparlamentu, gan mūsu Eiroparlamentāriešiem, gan arī Eiroparlamenta vadītājiem. Un šīs e-pasta vēstules ar jau sagatavotu tekstu ir iespējams izlasīt vairākās mājaslapās un portālos. Visvieglāk varbūt būtu atcerēties asociācija ģimene, www.asociācija ģimene. Tātad mājaslapā ir jau piedāvāts šis e-pasta vēstules saturs. Tur ir gan latviešu, gan angļu valodā. Un tur tad apakšā tikai kaut kas jāparakstās? Jā, tātad ir jāsavāc, rakstot e-pasta vēstuli, visas šīs e-pasta adreses. Lejup jālādē šis teksts, kurš mēs varam iekupēt iekšā e-pasta vēstulē, un tad ierakstam apakšā savu vārdu, vai varam vairāk cilvēku parakstīties, var pat arī draudzes parakstīties, darba kolektīvi, kam ir interese, kas zina šīs lietas, tātad tomēr paužot savu attieksmi, un tā ir arī tomēr tāda zīme mūsu Eiroparlamentāriešiem, ka mēs skatīsimies uz katru atsevišķo cilvēku, kā viņš ir balsojis. Un otra izpausmes forma būtu tāda zibakcijas forma, kad cilvēki pulcējās kādā publiskā vietā un vienkārši ar uzrakstu par dabīgu ģimeni pievērš uzmanību šai problēmai. Tātad liek sabiedrībai domāt gan par to, ka tiešām šodien ir laiks, kad ir jāiestājas par dabīgas ģimenes aizsardzību, un arī jāinformē cilvēki par šo Lunačekas rezolūciju, kad ir jāsūt šie e-pasti. Tātad šobrīd ir ļoti svarīgi cilvēkiem dot šo informāciju, mobilizēties, lai mēs esam aktīvi, jo īstenībā no mūsu aktivitātes ir arī atkarīgs, kā balsos mūsu tieši Latvijas Eiroparlamentārieši. Man patīk šī cerība gaišā, ka būs... Kurš necer, tad... Jā. Nē, es esmu par to, un cik vien ir iespējams attiecībā par šīm vēstulēm obligāti, viennozīmīgi, jā. Vai Eiroparlamentārieši, kaut vai mūsu Eiroparlamentārieši ieraudzīs šos cilvēkus uz ielām un tādas, es ļoti apšaubu, vai viņi to gribēs pat arī redzēt, bet tas tā. Bet par šīm vēstulēm noteikti viennozīmīgi. Tātad vēlreiz mājaslapa, kurā varēja... Asociācija ģimene. Viss kopā, asociācija ģimene.lv. Jā, un tur pie aktualitātēm ir visa pilna informācija gan par šo Lunačekas rezolūciju, ko tā paredz, kāpēc būtu svarīgi tomēr iebilst, un arī par to pašu zibakcijas formu, kā viņu ir iespējams īstenot. Jautājums. Saiknes starp Lunačeku un Estrelu. Ir kāda saikne? Protams, jā, acīm redzama, jā. Un kas sajūsmina, tāda pēdiņas, protams, viņu neatlaidība šajos jautājumos, jo 13. gadā ANO speciāli uztaisīja socioloģisko pētījumu un nonāca pie noslēguma, ka šo LGBT personu diskriminācija netiek novērota. Vispār netiek novērota. LGBT tas ir viņu jauns nosaukums, lesbiešu, geju, biseksuāli, transseksuāli, un tagad vēl burts jau šajā Lunačeka rezolūcijā vēl burtiņš I ir papildinās, kas nozīmē, interseksuāli, jā, tur. Viņa tiesības īpaši ir atrunāts tajā rezolūcijā. Jā. Tātad nenotiek nekādas, es vairāk teikšu, ka arī es nenovēroju sieviešu diskrimināciju. Tāpēc šis jautājums, dzimumu līdztiesības jautājums nav aktuāls, manuprāt, pat mūsu klasiskajā izpratnē, jo sievietēm ir tādas pašas tiesības kā vīriešiem. Ja? Ieva gribēja kaut ko.
Es gribēju pieminēt, ka tas interseksuāls ir tas jaunais dzimums, kas ir jāievieš tajā dzimuma līdztiesības definīcijā blakus vīriešiem un sievietēm. Tajā rezolūcijā ir arī uzsvērts. Un visās, teiksim, tajā metodikas rokas grāmatā arī ir pateikts, ka mērķis ir konstatēt normu esamību un apturēt to ievērošanu. Arī viņi vienmēr runā par dzimumu stereotipiem. Un tie ir tie paši vārdi, ko izmanto gan Estrela, gan Lunačeka. Un tas liecina arī par to, ka viņi vienā virzienā, vienā kā tvērienā grib panākt kaut ko kopīgu. Labi. Kādus pāris mēnešus atpakaļ, varbūt vairāk, Kaspars Dimiters izveidoja jaunu akciju. Jūs varat pastāstīt kaut ko vairāk, kā tur iet ar visām parakstu vākšanām, jo faktiski tagad ir tā akcija, tad šeit ir akcija, tad vēl tagad parakstu. Vai tas ir viss viens, jeb tur ir kaut kas tomēr dažādi? Nē, redziet, mēs jau viena otru pazīstam arī ar šīm sievietēm, un mums tiešām jāapvienojas visām sabiedriskām organizācijām, kas rīkojas šajā nozarē, un arī visiem cilvēkiem jāapvienojas un jāgatavojas ilgstošai, var pateikt, pretestībai, cīņai, Kaut gan tas vārds pretestība, daži pārmet arī, jo it kā kara mums nav, priekš kam pretoties. Bet mums jāpretojas, un vēl tāda ilgtermiņa akcija ir referendums. Mums tagad jābalso par referendumu, par grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā. Jā, tieši tā. Tad tie arī draud vēl tūlīt tagad mums tepat Latvijā, nemaz nevajag Eiropa parlamentu. Protams, jā, protams. Nedrīkst aizmirst, ka jau ir Eiropa parlamentā rezolūcija pieņemta 1728. Rezolūcija numurs 1728. Ar to arī nebūs lieki iepazīties, jo tā tieši paredz, ka šīs diskriminācijas, LGBTI personu diskriminācijas jautājumus jārisina un jāizskaidro izglītībā, sportā, sociāliem darbiniekiem, policijas darbiniekiem, un tas jau ir pieņemts. Ar šo Lunačeka rezolūciju viņi vienkārši grib to vēlreiz pātrināt, vēl pievērst uzmanību, jo tā rezolūcija netiek tik ātri, ka viņiem gribētos te iedzīvināta Latvijā, īstenota. Jums ir zināms kaut kas par šo rezolūciju 1728? Es tā nezinu. Tur tiešām tā ir norādīts, ka tā jau ir pieņemta jau pagājušajā jānotiek apmācība. Viņa tika pieņemta 10. gadā, bet 13. gada tika aktualizēta. Un tas attiecās uz visām Eiropas Savienības valstīm? Protams, protams. Tātad tur ir teiks, ka Eiropas parlaments aicina valsts valdības neiesaistīties homofobu diskusijās un ļoti aktīvi piedalīties visos pasākumos, kurus rīko LGBTI organizētāji, tas ir Praidā un aicina. Un, protams, tur ir iet runa par informācijas vākšanu un glabāšanu, par informāciju par diskriminēšanu, bet ko viņi atkal jēdzienu maiņa, ko viņi sauc par diskrimināciju. Izsmiekļus viņi arī sauc par diskrimināciju. Protams. Šķīvi paskatīties nevar. Jā, paskatīties nedrīkst, neko teikt nedrīkst, tā ir diskriminācija. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, ja mēs dzīvojam zem čekas aparāta. Tieši tā. Tas, ja izlasīt tiešām to 1728 rezolūciju, tad tas izskatās pēc fašisma, pēc diktatūras. Stingrās diktatūras, Jau savā veidā jau šī rezolūcija tiek lietota, es domāju, ka tīri praktiski šeit Latvijā.
Nu, jā. Jā, grūtība ir tāda, ka sabiedriska doma vēl nav sabiedriska doma nav gatava pieņemt to, jo arī grūti īstenot likumus, kad sabiedrība nav gatava. Tāpēc viņi dara visu iespējamo, lai šīs idejas iedziļinātos un kur var iesakņoties šīs idejas, kuram, es tā pajautāšu, kuram labāk iesakņosies pieaugušiem cilvēkam vai bērnam. Kur vieglāk, jā. Kurš vieglāk tas arī nav tāpēc, ka klusē un nerunā. Piemēram, pat pagājušajā gada nogalē bija konference Rīgas domē. Bija konference. Kas notiek pēc tam, to neviens nezina. Ka šobrīd tiek saukti uz kaut kādām pārunām ministrijas līmenī. Ir tā, jeb nav tā? Ir tā. Tikai ministrijas līmenī, tas ir starp ministriju resoru līmenī. Valdības tas ir valdības līmenī. Un varbūt vēl prezidenta līmenī? Arī. Jā. Un tas īstenībā ir izskanējis arī starptautiski. Tātad, skatīsimies, mēs ļoti ceram, jo atklāti sakot, es domāju, ka ļoti daudz, kas tomēr ir atkarīgs arī no tiem cilvēkiem, kas sāk saprast to bīstamību, kas ir valdībā. Un, mana varbūt tā vaina, ka es vienmēr tā kā ar tādām naivām cerībām skatos uz tiem, kas šobrīd atkal ir uzņēmušies šos pienākumus. Es tiešām ar ļoti lielu cerību skatos arī uz mūsu jauno ministru prezidenti, kura nebaidījās publiski pateikt. Tātad ministru prezidents ir publiski pateicis, ka viņa atbalsta laulību starp vīrieti un sievieti, dabīgu ģimeni. Tas ir ļoti labs signāls. Un šai ziņā mums ir jāatbalsta jebkurš politiķis, kurš uzdrīkstās to drosmīgi pateikt, jo tā ir liela drosme. Un jāmēģina arī atrast saskarsmes punktus ar šiem cilvēkiem, kas veido nozaru politiku. Jo mēs katrs kādā dzīves posmā varbūt esam bijuši savā ziņā, neziņā, nomaldījušies, kā cilvēki, es domāju tā. Un tikai Dievs mums var atvērt skatu, Dievs var notīrīt mūsu dvēseles tādus netīros nostūrus, nomaldīšanās apziņu, lai mēs sākam saprast, kurā laikā mēs dzīvojam. Jo mēs dzīvojam tiešām ļoti trauksmēnā, atbildības pilnā laikā. Bet šī atbildība ir jāizdara, jāparāda darbos. Protams. Jo šodien nesaprot to, ka šis paraksts, jeb šī vēstule, kur ir jānosūta steidzīgi uz Eiroparlamentu un visiem pārējiem, ka šodien nesaprot to, ka ir steidzīgi vajadzīgs savākt parakstus par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Ja šodien skatās kaut kādas absurdi, stulbas, piedodiet par šo vārdu, identitātes. Es esmu latvietis un tas tur ir krievs. Un tagad es ar viņu kopā nevaru neko balsot. Kaut kāds absurds. Piedošana, šeit redz, kur jau ir sērga, jau ir ievesta iekšā ar likumu diktatūru, jau tūlīt sāksies. Viņa jau ir sākusies ar diktatūru, jau viņa jau ir sākusies. Pagaidām viņa vēl ir slēptā veidā. Bet, un tad mēs šeit šķirosim. Piedošana, Еленā. С тобой у меня что-то подписать вместе neko. Kaut kāds absurds. Un tad es sākšu paskatīties, ko tad Еленā ir devusi Latvijai, un vai Еленā ir latvieti īstenībā, un vai Еленā, Еленā ir malacis, ir iemācījusies latviešu valodu. Absurds. Un šeit mums ir, es šo te runāju, ne uz tiem dūrainīšu partijām un dūrainīšiem, piedodiet, ka es šo vārdu saku, kuri apvienojās dūrainīšu partijās un vēl kaut kur ar skaistiem rakstiņiem. Es uz viņiem nerunāju. Es runāju uz kristiešiem, kuriem ir pirmkārt bibliskais skatījums un Dieva skatījums. Un tad, piedošana, vai ir krievu tautība, vai Ukraina, vai vācietis, vai vienalga, mēs stāvam par ko? Par Kristus lietu. Ne tā? Mēs stāvam par to, ka Dievs man ir radījis. Un es slavēju Dievu, ka Dievs man ir radījis kā vīrieti.
Nevis, kad sāk man vest iekšā ar likumiem kaut kādas jaunas perversas atziņas kaut kādas. Tas viss ir pervers. Un tad, ja mēs kā kristieši nestāvēsim blakus kopā, šeit ir jāatmet, vispirms es esmu latvietis, muļķības. Ja tu esi kristietis, tad tu vispirms esi dievbērns un kristietis. Pēc tam tu esi latvietis, krievs, ukrainis un vēl nezinu kas. Jo tikai tādā veidā mēs spēsim stāvēt. Redzi, Sātans šo te izmanto. Es redzu šobrīd, kā Sātans šo te izmanto. Visi kristieši, es tagad nevaru saprast, vai runāt ar Ievu vai nerunāt. Vai runāt ar Ieļenu vai nerunāt. Tur tas Kaspars, tas tur ir atkal kaut ko. Es nezinu, vai es tagad zvanīšu Kasparam vai nē, jo viņš redz kopā ir parakstījies ar Lindermanu. Un kaut kāds absurds, totāls murks. Un tas ir faktiski apstulbināti mūsu kristiešu prāti. Un ziniet, kas es to realitāti zinu. Šos prātus apstulbina pseido-kristieši, kas patiesībā paši nav kristieši. Viņi saka, ka viņi ir baigie kristieši. Patiesībā no viņiem nav nekādas kristietības. Viņi cīnās par kaut kādām savām idejām, kuras vienalga tās ir zemišķas un šeit viss iznīks. Bet viņi domā, ka viņi ar šīm te zemišķām idejām kaut ko ienesīs, un tad būs labklājība, un tad būs dieva atziņa, muļķības. Tas nekas nenotiks. Vispirms ir Dievs, un pēc tam nāk viss pārējās lietas. Ja mēs apgrozām, ka vispirms būs Latvija, redz, kur mēs te esam. Man patika raidījums par Latvijas zemi, un kam pieder Latvijas zeme. Kur tad mēs esam? Piedošana Dūrainīšu partija, kur mēs esam. Paldies Dūrainīšu partijai, kuri mēģina kaut ko tagad atjēgties, kaut ko mainīt, bet tas viss par vēlu. Un šeit ir jāredz būtība. Te ir jāredz, man ir jārīko. Ja es esmu atbildīgs, tad, ja es jūtu atbildību par saviem bērniem, par saviem mazbērniem. Ja es skatos, pagaid, te nav pat par bērniem un mazbērniem. Pat tiem, kuriem nav ne bērni, ne mazbērni. Šeit ir atbildība. Ja tu esi Dieva bērns, tad tev redz, kur ir jārīkojās. Ja tu esi, te man gribētos pateikt tā, redz, kur nerīkosies, tad tu esi remdens. Un tālāk, ja tu esi remdens, tu šeit kā remdenais spēsi padzīvot aizvilkt līdz savu mūžu galā. Pēcgalā tu nebūsi iestājies par Dieva principiem, ja tu esi skaities kā kristietis. Ja tu esi kā kristietis, tu nedrīkst būt remdens, jo tevi izspļaus Dievs no savas mutes. Tā ir rakstīts Dieva vārdā. Un tas nozīmē mūžīgu atstumtību, mūžīgu pazušanu. Mēs nedrīkstam stāvēt klusi, tad labāk iestājies LGTB, BDTP, estrellās un čipšos, kur visur iekšā, tad labāk esi tur. Un tad Dievs tev vieglāk, jo Dievs saka, vieglāk man ir runāt ar augstu, kas ir sasals, nekā ar remdeni, kas nav man patīk, krieviem ir labs teiciens, viņi arī viņam jāsaka. Jā, tieši tā. Tātad, otrajā Svētdien, cilvēki tiek aicināti sūtīt e-pastus, sūtīt arī šo informāciju ar aicinājumu, kas ir, kā es jau teicu, atrodama asociācijas ģimene mājaslapā arī saviem draugiem, radiem, ne tikai tiem, kas dzīvo Rīgā, bet arī citās Latvijas vietās, un arī man jau ir tā atgriezeniskā saite, kad cilvēki ir atsaukušies Valmierā, Ogrē, Talsos, tātad būs šāda veida zibakcijas, kas pievērš uzmanību, cilvēkos raisa jautājums, tātad kāpēc dabīga ģimene? Tāpēc, ka mūsu dabīgā ģimene ir apdraudēta tās pamatos. Vai šajā zibakciju laikā varēs arī saņemt šo informāciju, kur sūtīt?
Nu, mēs plānojam tādu vienu centrālu zibakcijas vietu Domu laukumā. Nu, tātad kaut kur laika intervālā starp 12 un 1. Tur mēs sagatavosim šādus flyerīšus, kur tā informācija būs. Vai par to būs padomājuši cilvēki, kas citur rīko šo zibakciju, to es nemāku atbildēt. Ja? Vai viņi par to būs tik tālu aizdomājušies. Jeb arī kaut kur tas būs varbūt izskanējis arī presē, jo rītā tiek gatavota preses relīze. Paskatīsimies, cik atsaucīgi būs mūsu mediji, cik viņi gribēs ziņot par šo iniciatīvu. Bet es tomēr atkal skatos cerīgi, ja, teiksim, raidījumā bez tabū tomēr šāda tēma tika pacelta. Es redzu, ka arī žurnālisti vairāk vai mazāk sāk interesēties par šiem jautājumiem, jo mēs visi dzīvojam Latvijā. Arī tie, kas šobrīd ir remdeni, arī tie, kas šobrīd ir bailīgi, arī tie, kas varbūt šobrīd ir ļoti toleranti, un mums visiem ir jābūt tolerantiem pret cilvēkiem, kā personībām, bet mēs nevaram tolerēt ar šo ideoloģiju. Tiešām šeit mēs nevaram spēlēties, mums ir jābūt karstiem, kā Tālis teica, mums ir jābūt aktīviem, un mums ir jāizdara katram no sevis visu, ko mēs esam spējīgi katrā dzīves situācijā izdarīt. Ja mēs varam nodot šo informāciju, nododam, ja mēs varam norganizēt akciju, organizējam, nododam informāciju tālāk, runājam to, ko mēs esam paši sapratuši, nododam tālāk un modinam mosties tos, kas varbūt šobrīd vēl ir remdeni un nesaprot, kādā laikā mēs dzīvojam. Jā. Tomēr es izvairītos no vārda tolerance, jo, cik es zinu, ir sinonīms latviešu valodā, vai ne? Ir cits vārds, jā. Cieņa. Es domāju cieņa pret cilvēku. Tā bija mana doma pret cilvēku. Šis vārds nāk no medicīnas un nozīmē, kad organisms nepieņem svešus orgānus vai svešus ķermeņus. Ja? Un tolerance grib sasniegt mediķi tikai tajos gadījumos, kad ir orgānu maiņa, un lai organisms pieņemtu to svešu ķermeni, tad viņi pazemina imunitāti. Tieši tā. Un pilnīga tolerance ir nāve. Mums vajadzīga imunitāte. Mums vajadzīga tieši imunitāte, nevis tolerance. Un mēs arī aicinām visu laiku, kāds cilvēks varētu arī pateikt, kāda tur ir starpība, kā nosaukt lietas. Bet tiešām tas ir ļoti svarīgi. Tiem vārdiem ir ļoti liela nozīme. Tu mani papildināji, jo mana doma bija es negribēju strīdēties. Ļoti dzīves skaidrojums, man par to arī tagad vērts padomāt. Mana doma, tas, ko es gribēju pateikt, kad mēs nevēršamies pret cilvēkiem, individiem, pret atsevišķu cilvēku, bet mēs vēršamies pret ideoloģiju. Kopā, un tiešām visi konflikti tagad jāatliek uz mums, protams, ir tie konflikti, nevar acis ciet un neredzēt. Par referendumu gribu vēlētos vēl par referendumu, jo es īsti nepateicu, kas jādara. Ļoti īsi. Tad bišķiņ vairāk piepūles te vajadzīgas, jo jāpaņem pase un jāaiziet pie notāra, jebkura notāra Latvijā. Un jāpasaka notāram, es gribu parakstīties par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un tad notāriem viss jau ir sagatavots, tas maksās 2,85 € un notiek ļoti ātri, jo viņiem ir sagatavots papīrs, jums tikai jāparakstās. Ļoti labi. Paldies, lai Dievs jūs svētī un pasargā. Paldies, nebūsim remdeni, nebūsim augsti, būsim karsti par mūsu kungu, jo tas ir mūsu uzdevums šeit virs zemes, savādāk nē. Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!